Pirmais brauciens bija ļoti labs. Izlozētas ļoti labas starta vietas gan man, gan komandas biedram. Abi vienā braucienā blakus startā izvēlējāmies ļoti labu stratēģiju. Viņš sekoja man. Abi kopā veicām ātru braucienu un bijām pirmais, otrais ātrākie pirmajā hītā. Tas nozīmē, ka es biju pirmais ar vairāk punktiem un tas man dot iespēju rītā būt labākam uz pusfinālu. Otrais brauciens bija interesants. Es domāju, ka pieredzēja bagāts un tāds, kas man nodara nākotnē. Drusiņi pāri limitam nobraucu visu braucienu, bet pirmie 3 apļi ļoti ātri. Bija otrais, bet tuvojos strauji pirmajam un nebija nekāda aizdomu vai šaubu, ka varētu kaut kas nesaiet. Bet jā, pēdējā aplī pirmajā līkumā trāpīja drusku uz slapjās asfalta daļas, sāka mašīna slīdēt un vienā brīdī palika nekontrolējama. Apgriezos, mašīna noslāpa, iedarbināju, turpināju braukt un ar visu sagriešanos, ar mašīnas iedarbināšanu par jaunu uzsākšanu braukt. Esmu 4. otrajā hītā kopumā un pirmais pēc pirmās dienas, kas var būt labāks. Rītdien jādod ručkā, jādod gāze un ir 2 hīti, pusfināls un, protams, arī fināls.